Tātad cilvēkam svarīgākais dabiskais likums cilvēkam ir jāmeklē miers un jāseko tam. Tātad miera sasniegšanas veids, savas brīvības ierobežošana, nevis atsakoties no tās, bet gan atdodot šīs tiesības citam cilvēkam. Tātad atdodot tiesības citam cilvēkam. Šīs tiesības atteikšanos no neierobežotām tiesībām pašam uz sevi, to nodošana citam cilvēkam vai sapulcei. Tātad uzticēties, tātad ļoti līdzīgs, kas nāk no teoloģiskās teorijas, ticība. Mēs zinām, ka ir kaut kāds augstāks spēks, bet vai mēs uzticamies, ka tiešām tā tas būs? Vai tiešām mēs uzticamies, ka pārējie autovadītāji arī ievēros satiksmes noteikumus? Jūs palaižat kādu, kad ir tas rāvējs leidža princips, izbraucat, palaižat, ja? Ja jūs palaida kāds, tad arī kāds palaida. Vai jūs dodat ceļu, ja kāds aizmugurē brauc ar Lexusu vai ar Mercedes, ir kādam Lexus Mercedes? Viņš brauc un mirkšķina tāliem uguņiem, vai mēs viņu palaižam? Vai tieši otrādi piebremzējam tā straujāk, ne? Kā kur reizi, vai neatkarībā no tā, cik. Tātad atteikšanās no neierobežotām tiesībām. Tātad, vai fotoradars ir izglābis kādam dzīvību? Fotoradars ir izglābis kādam dzīvību? Netiešā veidā. Var izglābt? Samazina braukšanas ātrumu, vai ne? Var neizglābt arī. Bet, samazinot braukšanas ātrumu, palielinās iespēja, ka cilvēks paliks dzīvs. Ir tā? Vai kartona policists vai guļošais ātrums slieksnis var veicināt satiksmes drošību? Var? Kartona policists. Vai kartona policijas mašīna novietota kaut kur. Var? Tātad antropoloģija, zinātne par cilvēku, saprot, kad vajag to kādu uzraugu, kādu vecāku brāli. Valsts vienota persona, kura nosaka cilvēku daudzums, nodotas tikai tiesības, bet ne griba. Tad jāatstāj šīs vēlēšanas tiesības. Individu griba politikas un likumības pamats. Politiskā kārtība suverēna darbības rezultāts. Suverēns ir valsts. Tad Tomas Hobbes tic tam, kad ir šī spēcīga valsts. Valsts garantē cilvēkam tiesības. Ir mehānismi, kā aizsargāt savas tiesības. Nepietiek tikai nosaukt vai uzrakstīt cilvēktiesību deklarāciju, Satversmes 8. nodaļu, Eiropas cilvēktiesību hartu, bet nepieciešama arī institūcijas, tiesas, bērnu inspekcija, tiesības sargs, vajadzīgs šīs garantijas, mehānismi, kā aizsargāt. Tātad politiskā kārtība, valsts uzdevums saglabāt mieru un kārtību. Tātad. Un nākošais ir zinātnieks Džons Loks.